te vecais Anš uz mežu iet, pār plecu pārliek šķipeli, un mezam malā nonācis, tas izvelk savu pīpi. Nē. Ko? Nē. Nu, ko tad? Pīpes kātā galviņu un izdauza uz ežas. Te pretī nāk trīs jaunavas un rāda savas pēc. Nu, kā tā neesi taču redzēji, ko? Nu, dziedi. Piperkūku sirsniņas, ko dāvājas krustā svimpis. Ana Anšam tīri nemanot, sāk savus celties pēc. Nē. Ko? Kā tu bez tā? Nu. Pīlāģ māju Jēkabiņš to gribējis visist. Jo tam no meitām izmaisīt bija krietni dabūt Ko tu baidies no tā vārda? Kolosāls. Nē. Pat, labi, es nerunāšu visu. Piparotus šnabi dzert ar putiņām pa virsu. Te nāk pa ceļu vecene un rāda pliku dīvi. Nē. Ko? Kas tā bija tā apaļā? Nodojas vec. Nu, labi. Direktoram Ripiņam bija plika galvas virsā. No tālienes tā izskatās, ka maza bērna. Dibois. Franču valoda dibois. Divi brāļi lielījās, kā izgrūvējuši misu. Bet trešais brālis sacīja, es vēlreiz meitu. Ko tu baidies no otras reizes, Maija? Ka es biju jauns, ne tik vien, vai ne, maestro? Ko tu runā? Ko? Nu, labi, ja tev labi. Pīle, mīle, kokā kālā putniem, kur bija līgsta. No apakšas es redzēju, tai bija plika pīle. Nu, kā te nebiksītes pakārtas kokā, lai žūst un kāpj pakaļ. Nu, es taču redzu Nekalsies. Oi, jo, haidi, Maija. Pirmo svētkus lieldienās, kad iet ar olām sisties. Tad jaunie salien klētiņā, kur krietni dabūj pīle. Nē. No, klētiņā Tomsa Maija. No. Piparotu cepeti ar brūnu menci virsu, un ja tu manim netici, tad bučo manu. Es tak paspēju kaut ko citādu. Paldies. Lai jau iet roku. Maija! Gunārs Rozenbergs, Cookbing Beds. Pateicos.